Latvija ilgstoši nevarēs piedāvāt tādu algu līmeni, kāds ir citās valstīs. Tādēļ līdz ar to sacensties ar algām Latvijā, bet ar ko var sacensties, ir ar zinām dzīves kvalitāti un, tiksim, cilvēku drošību. Ja jums ir labs bērnudārs, laba skola, ja jums ir vairāk mazāk tīra vide, droši dzīvot, tur nav maz noziedzības. Tas tā kā dzīves kvalitātes parametri. Un to var sasniegt arī ar, nevajag tik bagātiem būt. Ja? Un tad cilvēkiem būtu interesi savā dzimtenē. Dzīvot pat tad, ja viņi saņem mazāk nekā viņi tur saņemtu, dzīvojot iespējams sliktākos apstākļos, pie sliktākas izglītības un pie veselības aprūpes. Jo nav tā, ka tas ir spoži tur Lielbritānijā. Tur ir jāgaida vēl iespējams ilgāk, dažkārt pirms operācijām nekā, ja ir bez maksas, nekā šeit. Un šie faktori, tas ir uzlabojot veselības aprūpi, izglītības aprūpi, drošības jautājums un iekārtojot vidi apkārtējo. Es domāju, ka tie gan, un to var izdarīt. Tam ir Eiropas Savienības līdzekļi domāti, un to visu var izdarīt. Un to var izdarīt pat dažos gados. Es domāju, ka tas ir tad labs piedāvājums. Tad var teikt, jā, mēs nemaksājam tik lielu algu, bet pie mums jūs bērns iemācīsies vislabāk.